sveiki, parunāsim par to, vai Bībelē var uzticēties, vai Bībele tika pārrakstīta. Apskatīsimies faktus, ko mēs dzirdam. Kā jūs varam ticēt Bībelē? Tā ir tik daudz reizi pārrakstīta, bet patiesībā to ir ļoti pierādīts, ka Bībele nav pārrakstīta. Un Bībeles teksts ir līdz mūsdienai nemainīgs. Mūsdienās ir 3 galvenās kristietības nozares – pareizticībā, katolisms un protestantisms. Tas savukārt ir sadalīts ar 10 000 konfesiju, pielūgsmes, rituālu formātu dažādās konfesijās ļoti atšķirīgs. Šeit neapgārams fakts, tie visi izmanto vienu to pašu Bībeli. Tā ir tik daudz kustību tai, un visām viena tā pati Bībele, ja nu vienīgā Bībele. Ja to kopētu, tad baznīcām būtu visas savas Bībeles. Tā ir tika pierādīta, ka no katra no sevis nesot Bībeles grāmatām ir precīzi saglabāta, bet baznīcās nav mainījusies, un tas ir ļoti svarīgi. Draugi, un abonējiet Starptautiskās misijas Dieva vārdu Starptautiskam kanālu, Sofņanko, rakstiet man, un lai kopīgi apgūtu kristietības ticības pamatus, un es ar prieku sazināšos un lūkšu par jums, lai Dievs tevi svētī. Amen.